Tāpat kā Hamas šāva uz mums no skolām, slimnīcām, baznīcām un mošejām, tieši tāpat rīkojas arī Hezbollah Libānā. Un tas mūs patiešām noved pie lielākās problēmas, ar kuru mēs šobrīd saskaramies. Viņi ir nokopējuši šo dronu tehnoloģiju no Ukrainas un Krievijas kara, kas tiek vadīta ar optisko šķiedru kabeļiem. Un tie ir ļoti, ļoti bīstami, jo var lidot ļoti zemu un ir izraisījuši milzīgus postījumus. Mēs nevaram pieļaut, ka tas turpinās pastāvēt. Sveiki! Kā parasti šeit daudz, kas notiek ziņās, daudz, kas nonāk ēterā un laikrakstos. Un mūsu darbs parasti ir visu to apkopot un, kā mēs sakam ivritā, ieviest kārtību, sakārtot lietas un ļaut jums saprast un gūt ieskatu. Tāpēc kurš gan būtu labāks viesis šeit nekā Karolīna Glika, kura ir starptautisko lietu padomniece premjerministram Benjamīnam Netanjahu, lai dalītos ar mums savos ieskatos un zināšanās par to, kas notiek. Pēdējās dažās dienās ir parādījusies iespēja par vienošanos Irānā. No Izraēlas skatu punkta svarīgi ir jautājumi par Libānu, kā tie ietekmē tur notiekošās sarunas, ja vispār ietekmē. Un ko šobrīd dara Izraēla? Premjerministrs vakar Izraēlas ziņās skaidroja Izraēlas iedzīvotājiem, ka mēs darīsim visu nepieciešamo, lai aizsargātu mūsu civiliedzīvotājus. Vai jūs varat to nedaudz sīkāk paskaidrot? Protams, ir lieliski atkal būt kopā ar jums JNS TV. Paldies, Dani, ka uzaicinājāt mani. Tā kā es domāju, cilvēkiem ārzemēs ir jāsaprot, un izrēlieši to noteikti saprot, ka Libāna robežojas ar Izrēlu. Un kopš Hezbollah tika izveidota 80. gadu sākumā Irānas revolucionārās gvardes vadībā, tā kalpo kā Irānas ārvalstu leģions Libānā. Un šo 40 gadu laikā viņi būtībā ir pārņēmuši ar vien lielāku kontroli pār Libānas valsti. Līdz brīdim, kad ap 2007. 2008. gadu, pēc tam, kad viņi 2005. gadā nogalināja premjerministru Rafiku Harīri, viņi būtībā vienkārši pārņēma visu Libānu. Viņiem ir ministri valdībā, un viņi ir īstenojuši milzīgu kontroli, galvenokārt tāpēc, ka kā Irānas militāra organizācija Libānā, viņi patiesībā ir spēcīgāki nekā Libānas bruņotie spēki. Tāda ir situācija, un diemžēl tāda tā Libānā ir bijusi jau apmēram 20 gadus. Un tieši no šīs pozīcijas viņi ir veidojuši savus spēkus, lai iznīcinātu Izrēlu. Tātad pēc Hamas iebrukuma 2023. gada 7. oktobrī Hezbollah plānoja pievienoties iebrukumam. Un mums izdevās pārvietot pietiekami daudz spēku uz ziemeļu robežu, lai to bloķētu. Un viņiem vairs nebija iespēja mūs pārsteigt. Tātad, kā jūs zināt, viņi neiebruka, bet viņi sāka šaut uz mums raķetes, mīnmetēju lādiņus, raķešu šāviņus un dronus jau pašā kara sākumā. Un viņi bija partneri Hamas, padarot to par 2 frontu karu, lai gan jau no paša sākuma galvenā fronte bija dienvidos Gazā. Un tas, ko mēs redzam tagad, viņi vienmēr darbojas kā Irānas ārzemju leģions. Viņi ir patiesi svarīgākais Irānas visas tuvo austrumu dominēšanas stratēģijas svarīgākais balsts. Tātad cilvēkiem jāsaprot, ka tas nav tikai saistīts ar Izrēlu. Viņi arī kalpoja Sīrijas režīmam Asada vadībā, lai cīnītos pret cilvēkiem tur. Tieši tāpēc, ka tas nav tikai pret Izrēlu. Tātad, kas notika? Patiesībā mēs varam mazliet atgriezties pagātnē, pirms nonākam pie šodienas. Tātad, ko Izrēla izdarīja 2000 gadā un 2024 gada septembrī, kad mums beidzot izdevās tikt galā ar Hezbollah. Un jums bija pager operācija, jums bija Hasana Nasrallas slepkavība. Premjerministrs vienmēr saka, ka viņš saņēma izlūkošanas ziņojumu, kur izlasot viņš saprata, ka Hasans Nasralla patiesībā ir stratēģiski vissvarīgākā persona Irānā. Ka Hamenedži un IRGC, jeb revolucionārās gvardes korpusa vadītājs, būtībā bija pakļauti Hasanam Nasrallam. Tādā ziņā, ka tieši viņš bija Irānas kara ar Izraēlu vīzijas autors, gan no Hamas, gan Hūtu, gan, protams, Libānas skatpunktu un tā tālāk. Tāpēc, kad Izraēla viņu vajāja un kad mums izdevās sagraut Hezbollah struktūru, tās vadības struktūru, izmantojot pager operācijas un pēc tam bombardējot viņu raķešu palaišanas pozīcijas, mēs spējām samazināt viņu raķešu skaitu no 150 000, kas bija vērsts pret Izrēlu, līdz tikai nelielai daļai no šī daudzuma. Lai gan viņiem joprojām ir raķešu arsenāls, ar kuru viņi šauj. Bet mēs būtībā iznīcinājām viņu spēkus.
Un tieši tas patiesībā noveda pie Asada režīma krišanas. Jo, kā jūs teicāt, galvenais spēks, kas aizsargāja Asadu un viņa bāsistu režīmu visus Sīrijas pilsoņu kara gadus, kad viņš būtībā iznīcināja Sīrijas sunītu iedzīvotājus, bija Hezbollah. Tā nebija Sīrijas armija. Sīrijas armija, kā vēlāk izrādījās, bija tikai tukša čaula. Tātad pēc tam, kad mēs sagrāvām Hezbollah Libānā, šī rīcība atstāja viņu neaizsargātu. Tāpēc, kad tas notika, spēki, kas gāza viņa režīmu, to spēja izdarīt gandrīz bez cīņas, jo viņam nebija bruņoto spēku, kas viņu aizsargātu. Un tad viņš aizbēga uz Krieviju. Tātad tieši operācija pret Hezbollah izraisīja Asada režīma krišanu vairāk nekā jebkas cits. Un tas ir svarīgi, tieši tā. Viņi bija Sīrijas aizbildņi, kā arī Libānas pārvaldnieki. Un tas mūs noved pie šodienas situācijas, proti, ka viņi ir atjaunojuši un paplašinājuši savu arsenālu, veids uzbrukums Izrēlai. Mēs bijām spiesti iesaistīties ļoti nopietnā veidā, jo viņi apšaudīja ziemeļkopienas. Un mēs pārņēmām teritoriju, ko sauc par dzelteno zonu, kas aizsargā mūsu kopienas un robežu, lai tās būtu drošībā. Un patiesībā tas, kas atšķīra pašreizējo situāciju Libānā no tā, kas notika 7.8. oktobrī, bija tas, ka mēs bijām pārāk apdraudēti, lai justos droši. Aizsargājot Izraēlas pilsoņus, kuri dzīvo pierobežas kopienās Kirjat Šmonas pilsētā Metullā un visās lauksaimniecības kopienās ap robežu. Tāpēc mēs viņus evakuējām. Un viņi bija bēgļi, iekšzemes bēgļi gandrīz 2 gadus. Un tad viņi atgriezās. Tātad, kas tagad ir citādi? Mēs neevakuējam savus civiliedzīvotājus. Viņi paliek savās mājās. Mēs neliekam nevienam doties prom. Bet mēs virzam Dienvidlibānas iedzīvotājus uz ziemeļiem, lai mēs varētu doties un notvert teroristus. Tātad, būtībā, mums ir pretēja aina tam, kas notika 2023. gadā. Lai cilvēki saprastu, ka mēs to vienkārši neizdomājam, bez tā, ko viņi šauj uz mums, mēs atklājām tieši tāpat kā Gazā infrastruktūru, pazemes tuneļus, ko viņi būvēja. Un tad mēs atradām ziņojumus un visu pārējo viņu pašu Hezbollah dokumentos, ka viņi plānoja tieši to pašu, kas tika darīts Gazā. Tāpēc, balstoties uz mūsu pieredzi, mums ir pamatotas bažas, ka viņi plāno uzbrukt mūsu civiliedzīvotājiem. Tā arī ir, un viņi slēpjas tieši tāpat kā Hamas. Es domāju, viņi strādā kopā, viņi mācās kopā. Patiesībā viņi iemācīja Hamas daudz par tuneļu rakšanu, ko pēc tā laika ziņojumiem viņi paši bija apguvuši vēl agrāk no Ziemeļkorejas inženieriem, kuri 2000. gados atbrauca un sāk viņiem mācīt, kā būvēt tuneļus, tāpat kā gar demilitarizēto zonu ar Dienvidkoreju. Tas viss ir diezgan traki. Es domāju, mums 2018. gadā bija operācija, kurā mēs atklājām tuneļus, kas tiešām sniedzās līdz pat robežai un šķērsoja to Izraēlas pusē, ko bija izveidojusi Hezbollah. Un viņi izrok tuneļus cauri cietam klintī, atšķirībā no Hamas Gazā, kur tuneļi tiek rakti smiltīs, smilšakmenī. Tāpēc tas ir daudz grūtāk. Un jūs varat redzēt šeit, ziniet, Izraēlas aizsardzības spēki ir atveduši daudz video materiālu, kurā parādīts, kur tie atrodas. Viņi tāpat kā Hamas izvietojas slimnīcās un izmanto ātrās palīdzības mašīnas, lai pārvietotu savus karavīrus. Viņi izmanto civiliedzīvotājus. Civiliedzīvotāju mājas. Un tas bija tas, ko viņi domāja. Ka izvietojot savas raķešu palaišanas iekārtas īpašās raķešu telpās privātmājās Libānā, mēs nespēsim viņus uzbrukt. Bet tas, ko mēs spējām izdarīt, bija pateikt civiliedzīvotājiem, jums ir stunda, lai aizietu. Un tad viņi aizgāja, un tad mēs viņus bombardējām. Un tā mēs iznīcinājām viņu raķešu arsenālu, darot tieši tā. Un cilvēki mūs klausīja. Tātad mēs viņu acīs atkal bijām atguvuši savu nopietnību un mērķtiecību. Un viņi saprata, ka viņiem mūs jāuztver nopietni. Un tāpēc viņi aizgāja. Un tas bija tas, kas mums ļāva viņus patiešām vērsties pret viņiem. Tukši ciemati un vietas, un daudzi no tiem, es domāju, apmēram 80% dienvidos ir kristiešu ciemati. Viņi netiek evakuēti. Nē, viņi netiek evakuēti, bet Hezbollah tagad pārņem šīs tuvumā esošās vietas, ieskaitot baznīcas. Viņi neapstājas ne pie kā. Zini, mēs esam saņēmuši kritiku un zināmā mērā pamatoti par dažiem vandālismu aktiem, ko IDF spēki izdarīja 2 atsevišķos gadījumos kristiešu vietās. Bet cilvēki neapzinās, ka šīs vietas Hezbollah izmanto regulāri. Tātad pagājušajā nedēļā viens no karavīriem, kurš tika nogalināts, kopš tā sauktā pamiera ieviešanas pirms pāris mēnešiem mums ir nogalināti 11 karavīri.
Viņi nogalināja vienu no mūsu karavīriem, kapteini, tagad jau majoru Itamaru Sapiru no baznīcas iekšpuses, un arī ievainoja 2 viņa karavīrus. Tātad tas ir kaut kas, ko cilvēkiem ir jāsaprot. Iemesls, kāpēc Izraēlas aizsardzības spēku vienības darbojas pie klosteriem, baznīcām un citām kristiešu iestādēm, ir tas, ka Hezbollah ir pārņēmusi šīs kristiešu iestādes. Un viņi šauj uz mūsu spēkiem no šo kristiešu iestāžu iekšpuses. Un tieši tas notika pagājušajā nedēļā ar mūsu karavīriem. Un tāpēc jums ir jāsaprot, tieši tāpat kā Hamas šāva uz mums no skolām, slimnīcām, baznīcām un mošejām, tieši to pašu dara arī Hezbollah Libānā. Un tas patiešām noved mūs pie lielākās problēmas, ar kuru mēs šobrīd saskaramies. Kas ir tas, ka viņi ir izstrādājuši vai nokopējuši no Ukrainas un Krievijas kara dronu tehnoloģiju, kuru vada ar optisko šķiedru kabeļiem. Un būtībā viņiem pie šiem optiskās šķiedras kabeļiem ir piestiprināta kamera. Viņiem nav jābūt tiešsaistē, jo tas viss ir, ziniet, gluži kā telefona līnija. Tā tad nav nepieciešama nekāda signāla, kas tiktu raidīta ārā. Tas vienkārši ir pieslēgts. Un viņiem ir šie kabeļi, šie optiskās šķiedras kabeļi, kas ir 10 km gari, un viņi tos var nopirkt, ziniet, AliExpress vai jebkur citur. Jūs patiešām varat tos nopirkt. Un viņi tos piestiprina pie šiem droniem, kurus arī var nopirkt tiešsaistē. Un tad viņi tiem piestiprina RPG, lai varētu, tas ir kā ļoti gudra bumba. Jo operators, Hezbollah terorists, kurš atrodas aizmugurē, viņš var redzēt visu. Tas ir tā, it kā viņš sēdētu uz drona, savā ekrānā redzot attēlu no kameras, kas piestiprināta pie ierīces. Un tie ir ļoti, ļoti bīstami, jo var lidot ļoti zemu. Un tie ir izraisījuši milzīgas postījumus Ukrainā. Pirms pāris nedēļām skatījos video par tiem YouTube. Un ja jūs vienkārši meklējat Ukrainas dronus ar optisko šķiedru vadību, jūs redzēsiet, ka tagad ir veselas teritorijas, kas ir neapdzīvotas. Jūs zināt, 20-30 km garas un platas teritorijas, un tās ir vienkārši pilnas ar optiskās šķiedras kabeļiem. Pilnīgi piepildītas, gandrīz kā kukurūzas laukā. Un tas ir ļoti biedējoši, jo, acīm redzot, mēs nevaram atļauties kaut ko tādu Izrēlā. Jūs zināt, 40 km, un jūs jau esat Haifā. Tātad, lai uzsvērtu, viņi nemērķē šos tikai uz karavīriem. Tātad viņi ir nogalinājuši vairākus mūsu karavīrus un ievainojuši vairākus mūsu karavīrus. Tieši šonedēļ viņiem izdevās trāpīt bruņu transportierim ar prettanku granātmetēju. Un viens karavīrs tika nogalināts, bet otram tika norauts kājas. Tas tagad notiek gandrīz katru dienu. Vakar ne tikai tika nogalināts karavīrs, bet arī tika apšaudītas 2 mājas pierobežas kopienās. Es domāju, ka tās bija Matula un Šetula. Lai jūs zinātu, viņi vēršas pret civiliedzīvotājiem. Viņi izmanto viņus. Un mēs, protams, strādājam visu diennakti, lai mēģinātu atrast risinājumu šai situācijai un izprastu draudus. Bet jūs saprotat, mēs nevaram ļaut šiem cilvēkiem atrasties pie mūsu ciematiem. Mēs nevaram pieļaut, ka Hezbollah kaujinieki darbojas, ziniet, izmantojot kaut kādu imunitāti vai pamiera aizsegu, kas patiesībā nav pamieris. Es domāju, Libānas bruņotie spēki nešauj uz Izrēlu. Viņi to patiesībā nav darījuši jau gadu desmitiem. Tas ir tāpēc, ka Hezbollah ir galvenais bruņotais spēks Libānā, un viņi uzbruk mums. Un tāpēc, ziniet, mēs esam nonākuši līdz tādam slieksnim, kur tas vienkārši vairs nav pieņemami. Ziniet, 11 nogalināti karavīri mums ir tas pats, kas 400 amerikāņu karavīru, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju un bruņoto spēku relatīvo lielumu. Un, ziniet, tas ir kļūst par kaut ko tādu, ar ko mēs vienkārši vairs nevarēsim tikt galā. Šī pamiera kontekstā, kas tiks sarunāts ar Irānu. Viens no Irānas nosacījumiem bija tas, ka Izraēla šeit atturēsies, ko mēs arī izdarījām un turpinām darīt. Bet viņiem šķiet, ka tas dod viņiem iespēju šaut uz mums nesodīti, kas tā nav. Un viņiem arī nejauši mums šobrīd Vašingtonā notiek sarunas ar Libānas valdību. Tāpēc viņiem ir tik daudz iemeslu, lai mēģinātu izjaukt arī to. Kā mums sokas, kā norit sarunas ar Libānu?
Un es saprotu, ka šonedēļ Amerikas Savienotās valstis un premjerministrs, neskatoties uz to, ko saka New York Times, kas, kā mēs zinām, ir ļoti uzticams medijs, viņa apgalvoja, ka nav nekādas saiknes starp premjerministru un prezidentu. Es saprotu, ka viņi ir pilnībā saistīti, pastāvīgi sazinās savā starpā, tad mēs saprotam amerikāņu vajadzības, bet galu galā runa ir par izraēliešu dzīvībām. Jo, manuprāt, runājot par Irānu, mēs esam viņu sabiedrotie attiecībā uz Irānu. Prezidents ir līderis, un mēs viņam uzticamies. Mēs uzticamies, ziniet, viņam ir tāda pati apņemšanās kā mums novērst, lai Irāna nekļūtu par kodolieročiem bruņot valsti. Tas nenotiks. Un, protams, tā joprojām ir mūsu apņemšanās, kā arī premjerministrs teica šīs nedēļas sākumā. Bet Libāna ir pavisam cita lieta, ziniet, tas ir pavisam cits jautājums, vai ne? Jo tā ir uz mūsu robežas, un viņi mūs uzbruk, apdraud mūsu kopienas un nogalina mūsu karavīrus. Un, ziniet, šeit sarunas, kā vēstniece Laiteri ir skaidri norādījusi, norit labi, jo, kā es domāju, valsts sekretārs Rubio vakar, ja nemaldos, teica, ka Libānas valdība nav karā ar Izraēlu, vai ne? Libānas un Izraēlas valdības nav karā, bet šobrīd Libāna rīkojas kā Irānas kolonija, jo Libānas iedzīvotājiem nav teikšanas par to, vai Hezbollah uzbruk vai nē, jo viņi ir vienkārši pārāk spēcīgi. Un tāpēc, ja jūs vēlaties panākt mieru ar Libānu, mēs varam par to runāt, bet vispirms kaut kam ir jānotiek, un tas ir Hezbollah ir jāiznīcina. Un mēs nevaram pieļaut šāda veida tūlītējas draudus, briestošus draudus, pieaugošus draudus mūsu nacionālajai drošībai no Hezbollah puses. Un tāpēc tas patiešām ir galvenais mums. Un šeit ir vēl viens aspekts, proti, jūs nevarat pieļaut situāciju, kurā no vienas puses jūs sakat, ka likumīgā institūcija Libānā ir Libānas valdība, un ka viņiem ir jāuzņemās atbildība par savu teritoriju, un no otras puses jebkādā veidā piekrist tam, ka Irāna var noteikt, kas notiek Libānā, ka ja viņi pieprasa pamieru, kas ļauj Hezbollah palikt savā vietā, tad tas būs kaut kas, kas tiks pieņemts. Jo tas nozīmē, ka tad jūs nedomājat, ka Libānas valdība ir atbildīga. Jūs sakāt, vai tas nozīmē, ka jūs pieņemat, ka Irāna kontrolē Libānu, ka Irāna ir kolonizējusi Libānu, un ka tās instruments kārtības uzturēšanai un valsts kontrolē Libānā ir viņu ārvalstu leģions, Hezbollah Libānā. Un šīs divas lietas pretruna viena otrai. Tās ir savstarpēji izslēdzošas. Jūs varat būt vai nu valsts, vai Irānas kolonija, bet jūs nevarat būt abi vienlaikus. Un Izraēla nevar samierināties ar šādas Irānas kolonijas pastāvēšanu. Ziniet, neaizmirstiet, kara sākumā tas bija Irānas karš pret mums. Tas vienmēr ir bijis Irānas karš pret mums. Viņi, Hezbollah, Hamasa, Huti, Asada režīms, šītu milicija Irākā, kas arī šāva uz mums kara sākumā. Visi un pati Irāna, viņi visi vienā vai otrā veidā ir Irānas režīma atzari. Un premjerministrs teica, ka šis ugunsloks, ar ko Irāna mūs ir aplenkusi, tiks iznīcināts. Un tas tiks iznīcināts atzara pēc atzara. Un mēs nevaram pieļaut, ka tas turpinās pastāvēt. Tāpēc es domāju, ka mēs to nevaram pieņemt ne no strateģiskā viedokļa, un, protams, mēs to nevaram pieņemt arī no militārā viedokļa. Un tieši tur mēs šodien arī esam. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai jūsu skatītājs saprastu, kā vakar teica premjerministrs, mēs to nepieļausim. Hezbollah ir karā ar mums. Mēs to sakāsim. Un tā tam vienkārši ir jābūt, vai ne? Nu, tā ir svarīga daļa, bet es domāju, ka arī skatītājiem šeit ir jāsaprot, ka tā nav visa aina. Daļa no tā, kas šobrīd notiek Irānā, ir tas, ka prezidents, ja nemaldos, tas bija aizvakar, runāja par Ābrahāma vienošanos, kā tās tiks paplašinātas. Bet es vēlos koncentrēties uz premjerministru. Viņam ir šis plašākais plāns, ko, manuprāt, angliski sauc par heksagonu, par virzieniem, kuros Izrēlai būtu jāiet, un tās ir attiecības, kuras Izrēlai būtu jāveido. Un būt par centrālu daļu Amerikas Savienoto Valstu plašākajā redzējumā. Karš kādā brīdī beigsies. Es domāju, cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas ir bijis ilgs, ieildzis karš, bet tas beigsies. Kur premjerministrs vēlas vest Izraēlu šajā situācijā un kā viņš paredz nākotni, kas tuvojas mums ļoti ātri? Un premjerministrs, es domāju, pirmkārt, viņš ir vienkārši neticams. Jo pat tad, kad viņš risina to, kas notiek tagad, viņš arī domā par to, kas notiks tālāk.
10 soļus uz priekšu, un tieši tāpēc mēs spējam doties pareizajā virzienā, jo viņam ir vīzija. Un jūs zināt, mēs redzam, ka esam izveidojuši ļoti ciešas saites ar daudzām valstīm mūsu reģionā, kādas iepriekš nepastāvēja. Un jūs zināt, īpaši ar AAE. Bet viena no lietām, ko, manuprāt, visi atzīst, ņemot vērā Irānas rīcību Hormuzas šaurumā, ir tā, ka vienkārši nevar būt tā, ka viņi turpina kontrolēt tik strateģiski svarīgu ūdensceļu. Un tik daudz izēvielu un degvielas, kas cilvēcei ir nepieciešamas, kas cilvēcei ir vajadzīgas, 20% iziet caur šiem šaurumiem. Tāpēc šāda situācija nav pieļaujama. Tāpēc prezidenta Trumpa pirmajā pilnvaru termiņā Amerikas Savienotās valstis un Izraēla premjerministra Netanjahu vadībā strādāja pie preču un degvielas pārvadājuma punkta izveides, sākot no Indijas, šķērsojot AAE, Saudarābiju, Jordāniju un līdz Izrēlai, un tad tālāk uz Eiropu. Un, protams, tas notika abos virzienos. Un tas, protams, ir kaut kas tāds, kas ir jāīsteno, jāsāk īstenot jau tagad. Es domāju, ka, ziniet, kad mēs runājam par šeit un tagad, mums jāatcerās, ka pat, un premjerministrs to ir uzsvērs vairākas reizes, pēc Jomkipura kara 1973. gadā, kas notika, bija OPEC naftas embargo. Un pēkšņi cilvēki saprata, ka arābu šeihi, par kuriem iepriekš neviens nebija dzirdējis, nosaka cenas. Un pēkšņi visi sāka interesēties un zināt Saudarābijas karaļa vārdu, it kā tas būtu kaut kas, par ko jāuztraucās Detroitā, vai ne? Bet tā arī bija. Un tieši tad pasaule sāka attīstīt alternatīvas degvielas avotus. Amerikas Savienotajās valstīs, Latīņa Amerikā, Meksika un citas vietas kļuva daudz nozīmīgākas. Un Krievija arī, jo bija nepieciešams liekt šādu veidu monopolistisku varu pār enerģijas tirgiem no tuvajiem austrumiem. Un jūs to redzēsiet arī tagad uzreiz. Tas notiek. Un tas attiecās uz vienu no Izraēlas stiprajām pusēm. Mēs esam maza tauta, bet mēs atrodamies arī ļoti izdevīgā vietā. Jūs zinat, un tāpēc mums ir iespēja būt par centru šādu veidu operācijām. Un, protams, mums ir arī citas nozares, ne tikai augsto tehnoloģiju, bet arī mākslīgais intelekts, kvantu skaitļošana un viss pārējais, kur mēs virzamies uz priekšu kā līderi 20. un 21. gadsimtā. Un es domāju, ka šis karš mums vajadzētu atcerēties vēl vienu lietu. Es atceros kara sākumu, un iespējams jūs jutāties tāpat. Es domāju, ka mēs visi tā jutāmies. Mums bija šī ārkārtējā bažu sajūta. Ak, Dievs, mēs piedzīvosim ekonomisko sabrukumu, jo notiek vispārēja rezervistu mobilizācija, un cik ilgi tas turpināsies. Un mēs atceramies, ka iepriekšējos karos rezervistus nevarēja noturēt tik ilgi, jo valsts bankrotēja, un, piemēram, 1973. gads ir lielisks piemērs. Un šeit mūsu ekonomika turpina augt. Un tas patiešām ir vēl viens apliecinājums premjerministra vadībai, kā arī neticamajam darbam, ko veic finanšu ministrs Becalels Smotričs. Es domāju, mums Izrēlā ir lieliska ekonomiskā vadība, kā arī spēcīgas inovācijas un izcili cilvēki. Mūsu cilvēku kapitāls šeit ir mūsu lielākais resurss, un tāpēc mēs esam viena no visstraujāk augošajām ekonomikām, viena no visstraujāk augošajām biržām pasaulē. Tātad, ziniet, mums patiešām ir daudz uz ko cerēt, un mēs vienmēr turpināsim, lai gan tas ir pēdējais, ko mums vajadzētu pateikt. Jūs zinat, pat mieru nodrošina spēks, kā to skaidri norāda prezidents un premjerministrs, kā arī mūsu literatūra un jūdaisms. Tātad mēs neskatāmies uz nākotni, kurā mūsu dēliem un meitām vairs nebūs jācīnās, bet gan turam vilkus pa gabalu un veidojam savu valsti. Un tas ir tas, uz ko mēs ceram. Mums ir visi iemesli būt optimistiskiem. Mums vēl jāpārvar daži šķēršļi, Pareizi. bet mēs diezgan centīgi strādājam, lai to sasniegtu. Karolīna Glika, vecākā padomniece premjerministram Netanjahu, man skauž, ka jūs esat tur un visu redzat savām acīm. Novēlu viņam, esmu pārliecināts. Es runāju nopietni, tas ir ārkārtējs privilēģija, man jāsaka. Es zinu, un esmu pārliecināts, ka visu skatītāju vārdā lūdzu pasakiet viņam, ka mēs visi viņu atbalstam un novēlam viņam visu labāko Izraēlas tautas un visas pasaules cilvēku labā šobrīd, jo tā ir cīņa par cilvēci. Paldies, ka esat šeit kopā ar mums. Es zinu, ka jums jāatgriežas, jo jums vēl ir nopietns darbs, kas jāpadara. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Arī tas ir nopietni, un es novērtēju, ka uzaicinājāt mani šodien. Paldies! Uz redzēšanos!
Paldies visiem, kas skatījāties mūsu raidījumu, un mēs atkal būsim kopā ar jums. Lielas paldies no JNS TV studijas šeit, Jeruzālēmē, Izraēlā.